Nu, cerēsim, ka varbūt mēs sapratīsim, ja ne, tad... Labāk, ja tās austiņas uzlieku. Nu, pamēģi. Es paņēmu austiņas, pamēģinu. Jā, vienīgais tas, ka nav tās skaņotās kanāls ir, nu, tomēr Vācija tālu. Tā ir austiņas. Es nezinu, vai tur ir labāk. Nu, dzirdēt mēs jau dzirdam, bet, nu... Pagaid, es varu par bez tām austiņas panākt, man šausmīgi kaut kas atviņojās austiņas. Tā izpaušas, ka kāds kaut ko ir atkrīti daudz. Nu jā, pamēģināsim. Vienalga? Jā, vienalga. Ok, nākamo slaidu, ja? Jā, liec. Tagad pūstās, jā. Tagad atverās jau vaļā? Jā. Un es vispār neko nezinu. Ej. Jūs mani dzirdat? Jā. Labi. Tad sākšu ar saturu. Savu prezentāciju sadalīju sekojošos punktus. Pirmām kārtām mēnesi salīdzinājumā ar Zemi. Otrām kārtām runāšu maiņām, skaistumu un degumu, kas ir svarīgākais šīs prezentācijas punkts, aizņemt arī visvairāk laiku. Trešām kārtām zemestrīces un vulkānu izvirdumu un mēnesi iespējas, tas tiks apspriest šajā punktā. Un pēdējais punkts, ko es pieminēju šajā prezentācijā, būs mēnesi iespējas uz augu valsti. Lai labāks iespējas rastos par mēnesi un zemes attiecībām, šeit pāris salīdzinājumi ar zemi. Šeit salīdzinājums mēnesi un zemes attālums labi ir iekalamēt apmēram 400 kilometru. 400. Attālums ar zemi un mēnesi. Tālāk zemes diametrs, mēnesis diametrs ir apmēram 27% no zemes diametra, un zemes diametrā sadara 3 pilni mēneši. Un ja zeme būtu tukša, tajā sadarētu 50 mēneši. Na, man neiet tālāk to daudz. Zemes virsma ir, protams, arī krietni lielāka par mēnesi virsmu. Pēdējais salīdzinājums ar Zemi un mēnesi ir masa. Mēnesis masa ir tikai 1,2% no Zemes masas, tādēļ, lai Zemes masu ar mēnesi masu atsvērtu, vajadzētu 81,5 mēnešus. Tas ir tādēļ, kad mēnesis blīvums ir daudz mazāks kā Zemes blīvums, un jo mēnesim trūkst dzelzs kodola. Daudz lielāk par mēnesi blīvumu.
Halo? Jūs mani dzirdat? Jā. Man tagad kaut kāds jocīgs. Halo? Viņš baigi. Jā. Ok. Kas ir zemes vulkāns? Un es uzminēju, kas tas ir. Tātad par zemes masu vēlreiz. Un mēnesi masu. Šajā attēlā var redzēt salīdzinājumā, kad mēnesim ir daudz mazāka masa kā Zemei, ir tikai 1,2% no zemes masas, tamdēļ ir vajadzīgi 81,5 mēneši, lai atsvērtu zemes masu. Tas ir tamdēļ, kad mēneša blīvums ir daudz mazāk, un to izraisa zelta kodola trūkums mēnesī. Tad iesim tālāk uz plūdmaiņām. Kas ir plūdmaiņas? Plūdmaiņas var vienkārši pāris vārdos pateikt. Tās ir ūdens līmeņa svārstības jūrās un okeānos. Cik daudz mēnesis šādas svārstības, cik lielas svārstības mēnesis var izraisīt? Viens pats ar citiem iespaidiem, kā krasta morfoloģija vai šaurums, vai jūru un okeāna viļņus, mēnesis ir spējīgs pacelt ūdeni par apmēram 30 centimetriem. Un mēnesis nav vienīgais objekts, kas spēj kustināt ūdeni vai pacelt ūdeni un izraisīt plūdmaiņas. Saulei tāpatās ir spēks, bet saule ir spējīga pacelt ūdeni tikai par apmēram 14 centimetriem mazāk kā mēnesis. Kāpēc tā ir? Tas ir tāpēc, ka saules pievilkšanās spēks, ar visu to, ka saules pievilkšanās spēks ir 200 reizes lielāks kā mēnesis, saules spēja pacelt ūdeni ir 2 reizes mazāk. Tas ir tāpēc, ka plūdmaiņas ir atkarīgs no gravitācijas gradienta, ko arī par nevienmierībām sauc, un nevis no gravitācijas lauka lieluma. Tā kā saule atrodas apmēram 400 reizes tālāk no Zemes kā mēnesis, tad saules gravitācijas gradients ir stipri mazāks kā mēnesis. Un izņemot mēnesi un sauli, arī citi debesu ķermeņi ir spējīgi pacelt ūdeni arī ļoti mazākos apmēros. Bet kā piemērs, arī Venēra ietekmē plūdmaiņas, kā tikai 17 mikrometrus viņi ir spējīgi pacelt. Tālāk arī Jupiters ir spējīgi pacelt ūdeni un Mars, kam ir ļoti liels svars plūdmaiņu kas izraisa plūdmaiņas, ir straumes. Straumes palielina ļoti paceļ ūdeni ļoti daudz vairāk, kā ja nebūtu straumi. Un šeit kā piemērs ir saules straume Norvēģijas ziemeļos. Tā ir ātrākā pavisuma straume pasaulē.
Tad garums ir 3 km, platums 150 metri un ātrums var sasniegt līdz 37 km/h. Un šeit ir iedomāta maza filmiņa, tā kā es nedzirdu jūsu stāru, kad Arnu filmiņa. Kad filmiņa ir beigusies, Skype uzķimžinātu man lūdzu. Es redzēju Salstraumu, šī ir pats šaurākā vieta reāli, un tagad ir tas posms, kad plūst apakaļ uz Sauszemes pusi. Tas ir tilts vienkārši. Strauma ir ārkārtīgi ātri, un katrā ziņā tur ir visādi uztaisīti nožogojumi tā, lai neviens nelīst iekšā, bet, ir teorētiski, ja kāds mēģinātu ielīst iekšā, tas sektu diezgan bēdīgs. Strauma burtiski aizraut prom. Ir tā, ka pēc tam, kad ir iestājies maksimums, turisti brauks pa viņiem. Ir tādi speciāli kuģīši, kas ved turistus no vienas puses uz otru pusi, un tad ir tā, ka, teiksim, tā strauma pilnīgi var apstādināt vienā vietā. Ja kuģīti nepieliek papildus to dzinēju spēku, viņš varētu tikt aizstumts arī atpakaļ, cik tā strauma ir ārkārtīgi spēcīga. Bet kas tā ir? Tas ir tā, ka tajā pusē laikam ir vienkārši tur ir vai jūra, un tur ir tā kā dziļā, tāds šaura vieta, jā, fjorda vieta, vienkārši drausmīgi šaura. Un tas paisums un bērgums tur rada milzīgu straumu. Tas nozīmē, ka paisumā viņš ir uz vienu pusi un bērgumā uz otru? Jā, ik 12 stundām tas kustība mainās un zivs tur baigi labi cērās. Baigi labi. Kuģis aiziet arī tevis. Arī kuģis? Tā, un apstādināšu. Tā uzpīšanāsim kaut tālāk. Arī kuģis? Kuģi arī varētu aizmest straumu. Kas tas bija? Truk. Neuzskrips, nebrūsties. Tad es saprotu, ka es varu runāt tālāk. Ceru, ka tā arī ir. Tā kā jūs redzējāt, tagad Salstraumen Norvēģijā, redzējāt, ka viņa tiešām tā strauma ir ļoti iespaidīga, ar ļoti lielā ātrumu, ūdens plūst iekšā šaurumā. Jā. Nākamajā slaidā. Es rādu Pandīlīci. Tas ir visaugstākais. Pandīlīci atrodas vai notiek visaugstākais paisums. Apmēram 17 metri ūdens pacelšanās var sasniegt. Un Pandīlīcis atrodas Kanādas austrumos pie Jaunskotijas. Šī milzīgā ūdens līmeņa paaugstināšanās tiek izskaidrota ar plūsmaiņu rezonanci, kas šeit tiek novērota. Tas nozīmē, ka paisuma un bēguma laiki sakrīt ar okeāna lielo viļņu ieplūšanas un izplūšanas laikiem līdzīgi. Tā rezultātā tiek iespaidīgi palielināts ūdens daudzums, kas ieplūst šajā līcī. Un vētras plūdu iespaidā ūdens līmenis paisuma laikā Pandīlīcī var sasniegt par 20 metrus. Un šīs satelīta bildes rāda, kreisajā pusē paisuma laikā viss ir aplūsts, un labajā pusē bēguma laikā var redzēt ļoti daudz vietas, kur ūdens ir atstāties. Tātad svarīgi termini, lai saprastu plūsmaiņu, ir pirmām kārtām masas centrs, jeb smagums centrs, pievilkšanās spēks un centra beidzes spēks. Šajā slaidā jūs redzat divas animācijas un vienu grafiku, kur ir parādīts, kā darbojās smaguma centrs. Tā rotācija notiek uz kreiso pulksteņa virzienā,
Tas nozīmē, ka uz kreiso pretēju pulksteņu virzienā. Un tā pirmā bilde varbūt rāda mazliet samulsumu kreisajā augšējā pusē, jo viņi šeit kustās it kā pa labi, uz labo pusi kā pulksteņu virzienā, bet šeit Zeme un Mēnesis tiek skatīts no lejas, tādēļ tas tā izskatās. Jā, un Mēnesis un Zeme, tie, kas tur griežās, mazais ir Mēnesis, lielais tuvāk centru ir Zeme, griežās ap kopējo smaguma gravitācijas centru, jeb smaguma centru, un nav tā, ka Mēnesis griežās ap Zemi tikai, un Mēnesis griežās ap Zemi, bet nav tā, ka Zeme stāv uz vietas griežās ap savu asi, nekustās un Mēnesis grieztos ap Zemi. Ir tā, ka smaguma centrs neatrodas Zemes viduspunktā, bet tomēr vēl joprojām ir Zemes lodes. Un vienreizēja masas centra apriņķošana ilgst apmēram mēnesi. Tas ir mēnesis fāžu ilgums. Tālāk uz Zemes. Tālāk es nāku pie pievilkšanās spēku un centrabēzes spēku izskaidrošanas. Un uz Zemes tās riņķošanas rezultātā ap mēnesi smaguma centru, ko mēs redzējām iepriekš, rodas centrabēzes spēks. Ja ir grūti saprast, kas ir centrabēzes spēks, var iedomāties karuseli, tādēļ tā bilde labajā apušajā pusē, kas ātri griežas, un griešanās laikā viss, kas iepriekš mierīgi stāvēja, raujas uz āru. Un tas ir centrabēzes spēks, tā var iedomāties centrabēzes spēku uz Zemes. Uz Zemes šo, protams, sajūta tādā stiprumā kā karuselī, bet tā sistēma ir tā pati. Un vienlaicīgi uz Zemes lodes, abās pretējās lodes pusēs atrodas aicuma kalni, jeb veidojas aicuma kalni, tie plūdu kalni. Mēnesim pievērstās Zemes pusē, aicuma kalns rodas mēnesis pievilkšanas spēka rezultātā, kas pirmajā grafikā augšējā kreisajā pusē ar tām tumšāk rozainajām, sarkanajām bultiņām ir parādīts. Tas plūdu kalns, jo tajā mēnesis pusē mēneša pievilkšanās spēks ir stiprāks kā centrabēzes spēks, tādēļ šeit valda mēneša pievilkšanās spēks. Zemes pretējā pusē ar zaļajām bultiņām parādīts grafikā mēnesim nepievērstajā pusē aicuma kalnu iespaido centrabēzes spēks, kas šajā pusē ir stiprāks kā mēneša pievilkšanās spēks. Tā rezultātā ir Zemei abās pusēs pretī mēnesim divi plūdu jeb aicuma kalni. Tā kā šie termini tagad ir izskaidroti, tad vēl ir palicis pāri plūdmaiņu cikli, kā saprast, kā rodās plūdmaiņu cikli, jeb kopā ir divi plūdmaiņu cikli. Tad pirmais ir atbildīga Zeme par to. Zemes apriņķošanas cikls ap savu asi ir 24 stundas. Šajā laikā Zeme paveic 360 grādus. Ja mēnesis stāvētu uz vietas un nekustētos, tad plūdmaiņu ciklu garums būtu tieši 24 stundas, kurā laikā tad Zemes izgriežās Zemes tiem abiem aicuma kalniem. Bet tā kā arī mēnesis griežās, un mēnesis fāžu cikls ir kopā 29,5 dienas, un 24 stundu laikā mēnesis paveic apmēram 12 līdz 15 grādus no savas kopējā griešanās laika. Tas nozīmē, ka Zemes 24 stundām nāk klāt vēl mēneša šīs 12 līdz 13 grādi, kas ir apmēram 50 minūtes. Kopā tas
izdodas 24 stundas un 50 minūtes ilgst abi plūdmaiņu cikli. Un plūdmaiņu cikli, viens plūdmaiņu cikls tādā gadījumā ilgst 12 stundas un 25 minūtes. Tas nozīmē, ka ik pēc 6 stundām mainās paisums, pēc 6 stundām un vēl dažām minūtēm nāk bēgums, tad atkal paisums un bēgums. Tad laiks ar diviem paisumiem ir 12 stundas un 25 minūtes. Vēl svarīgi zināt, vai interesanti zināt, ka Saule, Zeme un Mēnesis atrodas vienā līnijā. Mēnesis gravitatīvajam spēkam klāt nāk Saules pievilcinās spēks. Šie abi spēki tiek saskaitīti kopā, un tas izraisa stiprākas plūdmaiņas. Paisuma laikā ūdens līmenis ir ievērojami augstāks kā ārpus šiem periodiem. Šie divi grafiki rāda mazliet pārspīlētus paisuma kalnus, tik ļoti lielāki viņi nav, bet tas ir vienkārši labākai saprašanai. Jā. Tik pēc 14 dienām, kad iestājas pilnmēnesis un jauns mēnesis, Saule, Mēnesis un Zeme atrodas vienā līnijā, un paisums ir stiprāks, ja šie 3 debesu ķermeņi atrodas šajā vienā līnijā, kā ja viņi atrastos, ja atrodas 90 grādu lentī viens pret otru, kā otrajā bildē redzam. Līdz šim es runāju visu laiku vairāk vai mazāk par paisumiem, rādīju saules traumēm un pandīlīci, kur ir augstākās plūdmaiņas. Tagad arī šeit nāks viens piemērs bēgumam, un kura laikā tiek veikti pārgājieni Dubļu klājumos jeb Vaktu jūrā, kā to sauc Ziemeļjūras piekrastim, zemes kā Dānija, Vācija un Nīderlande, un arī starp Frīzu salām. Šeit atrodas tā saucamā Vaktu jūra. Paisuma bēguma laikā ūdens atkāpjas šeit vairākus kilometrus no krasta līnijas, un gultnes, šo krasta gultnes ir ļoti lēzanas, un aiz smilšainajām pludmalēm šīs gultnes ir ar dubļiem klātas. Un šajā ekosistēmā mājo tā īpaši piemērojušās dzīvās būtnes, un tādēļ šie iemīļotie dubļu pārgājieni, jeb šie dubļu pārgājieni Vaktu jūrā ir ļoti iemīļoti. Un vienlaicīgi šie pārgājieni ir arī ļoti bīstami, ja cilvēks dodas bez zināšanām, bez plūdmaiņas zināšanām, kad nāks atpakaļ ūdens, kad būs paisums, jo, kad nāk paisums, tad ūdens nāk ļoti ātri, iesaistītas ir traumas un reizēm bieza migla, un dubļos nav iespējams arī ātri skriet, man grimst iekšā, un ir aizgājuši diezgan cilvēki šādā veidā palikuši turā un nav bijuši spējīgi sasniegt krastus. Plūdmaiņu bēgse ir vēl viens rezultāts Mēnesis zemes savstarpējiem iespaidiem. Plūdu kalni, tie plūdu kalni ir iezīmēti mazliet arī pārspīlēti, sagriezti pārspīlēti. Tik ļoti tas nav, bet plūdu kalns, kurš atrodas tieši zem Mēnesi, tiešām atrodas mazliet pirms Mēnesi, viņš nav tieši pretī. Un plūdu kalns otrajā zemes pusē atrodas mazliet aiz Mēnesi. Un tas plūdu kalns, kas atrodas tieši zem Mēnesi un mazliet pirms Mēnesi, savas masas ietekmē, tā sakot, vēlas Mēnesi aiz sevis un pātrina Mēnesi ātrumu. Un, kā zinām, objekts, kurš sāk ātrāk riņķot ar savu orbītu, automātiski paaugstina arī orbītu. Un šajā iespaidā
mēnesis katru gadu attālinās no Zemes apmēram 4 centimetrus gadā. Jā, katru gadu. Pretēji šai iedarbībai arī mēnesis iedarbojās uz plūdu kalnu, velkot, ievelkot to un bremzējot Zemi. Tas izraisa Zemes griešanās palielināšanos un dienas kļūst lēnām arvien garākas. Katru gadu diena kļūst apmēram 17 mikrosekundes garāka. Pētot, zinātnieki ir izpētījuši tādus prehistorus jūras organismus, kuri līdzīgi kā koki gada riņķus veidojuši, un izpētot tos, ir zinātnieki nākuši pie rezultātiem, ka pirms 400 miljoniem gadu Zemes diena bija apmēram 22 stundas gara, nevis 24 stundas kā šobrīd, un gadā ir bijušas 400 dienas, jo agrāk Zeme griezās ātrāk. Un līdzīgi kā mēnesis ietekmē dienas pagarināšanos, Zeme ir ietekmējusi arī visu laiku mēnesi, notiek savstarpēji ietekme. Un mēnesis griešanās ātrums ap savu asi Zemes iespējā ir tik ļoti palielināts, ka mēnesis griešanās ap savu asi ilgs tagad tikpat ilgi, kā griešanās ap Zemes un mēnesis masas ir smaguma centru, proti gandrīz mēnesi. Tas izskaidro, kāpēc mēs redzam tikai vienu mēnesi pusi, jo mēnesis griežās ļoti, ļoti lēni. Mēnesī vienu reizi tiek apgriezt ap savu asi. Un zinātnieki saka arī, ka šāds liktenis sagaida Zemi tālā nākotnē, kad Zemes griešanās ap savu asi ilgs vēstuli mēnesi, jeb tik ilgi, cik Zeme būs vajadzīgs apgriezties ap smaguma centru. Un tad būs tas vienlaicīgi dienas garums un mēnesis garums. Un skatoties no mēnesi uz Zemi, vienmēr būs redzama arī tikai viena Zemes puse, tāpat kā mēs redzam mēnesim tikai vienu Zemes pusi. Tā. Tad tālāk mēs ejam pie zemestrīcēm un vulkānu izvirdumiem. Daudz ir runāts, daudz ir dzirdēts, cik tur ir taisnības. Mēnesis pievilkšanās spēku rezultātē vai ir iespējas uz zemestrīcēm un vulkānu izvirdumiem. Taisnība ir, kad mēnesis tiešām ietekmē ne tikai jūras un okeāna ūdeņus, mēnesis arī ietekmē magmas plūsmas astenosfērā, tas nozīmē plastiskā Zemes josla zem litosfēras, tiek arī ietekmēta mēnesis pievilkšanās spēku rezultātā. Ir veikti mērījumi ar seismogrāfiem, un tas ir zinātniski pierādīts. Tālāk ir arī pierādīts, ka kontinentālā garoza tiek kontinentālajā garozā svārstības mērītas apmēram 26 centimetri, bet tas vēl joprojām neizraisa vulkānu izvirdumus. Reizēm var gadīties, ka pacelšanās, zemes garozes pacelšanās, kas notiek pie plāšu robežām, var izraisīt vieglu zemestrīci. Taču starp zemestrīcēm un mēnesi pievilkšanās spēku nepastāv ievērojama konteksta un nav zinātniski pierādījumi. Tādēļ arī es šeit teiktu tieši iespējas starp vulkānu izvirdumiem un tiešām vērā ņemamām zemestrīcēm un mēnesi nav. Un pēdējais mēnesis ietekme uz augu valsti, salīdzinājumā ar Zemes ietekmi uz cieto virsmu un astenosfēras plūsmām ir jāsaka, ka ir vairāk vai mazāk tikai ezotēriķu pasaules uzskats.
ir dzirdēts ļoti daudz mēnesi kalendārs un astrologi iesaka, kad ir jāstāda augi un jāvāc ražas pēc mēnesi. Ir veikta studijas, neviena studija nav bijusi spējīga pierādīt, ka tur tiešām ir kaut kāds konteksts ar mēnesi un augiem. Vēl viena interesanta lieta ir mēnesi koki. Nezinu, vai Latvijā tāda ir pazīstama. Dzirdēju, ka pirmajā Latvijas brīvības neatkarības laikā esot tādi bijuši. Tagad vismaz šeit Vācijā un Šveicē ir ļoti populāri, kad kokus pirms pilnmēnesi jācērt, un tad viņiem rodās vai veidojās īpaša kvalitāte un izturība. Un šī saimniecība, mēnesis koku saimniecība, šeit tiek bieži piekopta. Bet arī šajai saimniecībai vai šajiem iespaidiem, mēnesi iespaidiem uz šiem kokiem zinātnisku pierādījumu nav. Vienīgais zinātniski ar jautājumu zīmi, vienīgā studija, kas ir apmēram pierādīta, ir viena Šveices zinātnieka veiktā studija Āfrikā, Ruandā, kur tika tropiskie koki mērīti un pētīti viņu briešana un plakšana gravitatīvo spēku iespaidā. Bet tas ir arī tiešām ar jautājumu zīmi pasākums. Kopumā var teikt, ka starp mēnesi un augu valsti nepastāv nekādu ietekmes saikni. Vismaz nekas nav zinātniski pierādīts. Un noslēgumā vēl pāris vārdi par akmeņiem, mēnesi akmeņiem. Kopš 1969. gada ar Apollo 11 nolaišanos uz mēnesi līdz 1972. gadam 6 misiju laikā 12 amerikāņu astronauti ir apmeklējuši mēnesi. Ar šo astronautu palīdzību astronauti mēnesis ietekmē, kuri vāca akmeni, un mēnesis pelnas pētniecībai. Šajā iespaidā mēnesis iespaidā ietekmē ir kļuvusi par 382 kg smagāk, un tas ir zinātniski pierādīts. Šie akmeņi atrodas dažādos muzejos, un līdz ar to var teikt, ka tādā ziņā mēnesis ir iespaidojas Zemi, kad Zemi ir svarā pieaugusies. Un paldies, laiks jautājumiem. Dzirdēt, es laikam neko nedzirdu, tāpēc es nezinu, kā tagad tālāk notiksies. Jūs dzirdējāt, ko? Tu dzirdēji? Jā, tagad visu laiku es neko nedzirdēju. Es biju atslēgts mikrofonu, jo es braucēju. Jums kādi jautājumi ir droši uzdot? Varēja kaut ko saprast? Varēja visu saprast. Filmiņi arī bija? Jā, mēs dalījām arī filmiņu. Ļoti man. Man galīgi jocīgi, jo es neko nezinu, ko es runāju, kaut kādu dzirdšanē. Jā, ja kādi jautājumi ir, ko es varu atbildēt, lūdzu. Jautājums, ja jau ietekmē, es nezinu, dzirdu. Pateikt man. Ja jau ietekmē ūdeni, visus tos, arī visus cilvēkus arī. Tu dzirdēji vai nedzirdēji? Īpaši labi, nē. Principā tā, ka ja ūdeni ietekmē mēnesi, tad jau arī cilvēku vajadzētu ietekmēt, jo cilvēks arī sastāv pamata un ūdeni. Jā. Bet neesmu droša, ka nākamā lektora nerunās par šādām lietām, jo viņa bioloģa. Viņa teica, ka viņa runās par dzīvniekiem un cilvēkiem, un tāpēc es nezinu, vai man kaut ko šeit teikt. Tu vari savu viedokli izteikt noteikti. Jā, mans viedoklis ir arī tāds zinātniskais viedoklis, ka mēnesis neietekmē cilvēku. Arī ja cilvēks sastāv ar ūdeni, ļoti daudz no ūdens, jo cilvēks vienkārši ir pārāk maz, lai ietekmētos. Tāpatām arī Baltijas jūrā, tādēļ, jo viņi ir vienkārši par mazu šai ietekmē, arī nenotiek nekādu lielu pēcumu un dārgumu.
Es varu vēl vienu citātu pateikt par no viena zinātnieka, kuram tieši šīs jautājums bija uzdot. Viņš arī prasīja, vai jūs esat novērojis paisumu un bēgumu alus glāzē, jo tas vienkārši ir par mazu, lai paisums un bēgums, tāpēc arī jautājums ziņa mūsu studiju par kokiem, par koku paisumu un bēgumu, tas tā īsti tur skaidri arī nav, vai tas ir tiešām pierādīts vai ne, jo tas vienkārši ir par mazu. Jā. Ne jau kaut kā redzami ietekmē, bet taču loģiski, ka gravitācijas spēks kā tāds ietekmē visu Zemi, ne jau tikai ūdeni uz Zemes. Jā, mēs turamies pie Zemes. Bet taču viņš iet pāri tas gravitācijas spēks un tāpat vēl pēc sevis arī mēs tikai to nejūtam, bet kaut kā taču viņš ietekmē par cilvēku. Varbūt. Vēl ir kāds? Jā. Vai Zemes un Mēnesis rotācijas ātrums laika gaitā mainās? Zemes vai Zemes un Mēnesis rotācijas ātrums laika gaitā mainās. Jā, to es teicu, to nevarēs redzēt. Kad Zeme palielinās un tādēļ mums tās dienas paliek lielākas, garākas un Mēnesis ir jau tik ļoti lēns palielinājies, kad viņš tikai ap savu akti vienreiz mēnesī apgriežās. Bet, teiksim, Viņi iespaido viens otru. Mēnesis sāk lēnām griezties apkārt Zemē vai griežās ātrāk? Domās ar to smaguma centru. Jā. Mēnesis attālinās no tā smaguma centra. Tad arī tā griešanās ir ilgāka, vai ne, jo tas orbīts paliek lielāks. Jo Saule, Zeme paliek turpat, kur viņa ir. Zeme paliek tikai lēnāk ar savējai griešanās ar savu asi. Tas paliek lēnāk, tas iespaidojās. Jā, reāli pat iznāk, ka Mēnesis attālinās un Mēnesis rotācijas ātrums un Zeme paliks arī ilgāk. Laika gaitā. Ja tieši tas ātrums ir kādu viņš līdu apkārt. Otrais, trešais spekulārs likums. Mēnesis pātrinās, jā, Mēnesis paliek ātrāks, tāpēc, jo viņam jāpiešķir ātrums, lai viņš attālinātos no Zemes. Viņš attālinās no Zemes, viņam ātrums jāpiešķir lielāks. Vēl kādi jautājumi? Ja Mēnesis attālinās no Zemes, tad pirms cik ilga laika perioda viņš bija tā, ievērojami tuvāk. Tur var pateikt, ka Mēnesis bija pietiekami tuvu Zemē, lai viņš, teiksim, tur būtu interesantāk apskatāms. To, ko es te par piemēru pieminēju, ka pirms 400 miljoniem gadu Zeme bija 22 stundas un 400 dienas gadā. Tad tur ļoti tuvāk tas Mēnesis arī nebija, domāju. To tādu pasākumu nevar pateikt. Vienīgi, kad mazliet tuvāk viņš bija, bet es nedomāju, ka viņš ir tik ļoti tuvu bijis, ka tur ar neapbruņota acis varētu riktīgi visu atšķirt. Tas vienkārši nav. Tur noteikti ir kaut kāda rēķināšanas iespējā. Ja labi rēķinās vai ne, tad varētu izrēķināt apmēram cik tuvāk viņš bija. Tā kā tas attālums ir jau tik milzīgs un tās tuvošanās vai attālināšanās jau tomēr notiek ļoti lēnām. Jau to nemākā jūs pateikt. Man ir jautājums, ja jau tas Mēnesis ir 80 reizes vieglāks par Zemi, kā var notikt tā pievilkšanās? Kāpēc nevis otrādi tas vieglākais Ja Mēnesis ir tik viegls, kāpēc Mēnesis tomēr pievelk Zemi? Kāpēc Mēnesis pievelk Zemi? Jā. Tas gravitācijas pievilkšanās spēku, jo viņi savstarpēji viens otru pievelk, un tas izlīdzinās. Ja viņi nepievilktos ar Zemi šausmīgi, kā saucās, nelīdzeni staigāt ap to asi. Viņi viens otru vienkārši pievelk. Viņiem ir gravitācijas spēks. Tur ir, teiksim, Zeme, Mēnesis pievelk vairāk ūdeņus, jo tie ir vieglāk. Viņi ir vieglāk kustinām, plastiskāk. Viņi garos, tāpēc tik augstu arī nespēja pacelt. Bet ūdeņi ir tādi staigāmāk, tāpēc arī ūdens brīvāk staigā Mēnesim līdzi. Tā, vēl kādi jautājumi? Bet Zeme no Mēnesis neko nepievēl? Zeme tur Mēnesi pie sevis. Viņas stingri tur, viņš nekur tik ātri prom nebrauc. Ja viņas neturētu, viņš būtu prom. Viena ir mums tā vienā šā. Vēl kādi jautājumi?
Kas notika mēnesis? Tu vari pastāstīt, kas notika, ja nebūtu mēnesis? Ja nebūtu mēnesis, ja mēnesis nebūtu, tad nebūtu nekāda pievilkšanās spēkiem no ārpus, tad būtu tikai šitā centrbēzes spēks. Tad visur ap zemi būtu centrbēzes spēks, kas iespējas zemi, un nebūtu pievilkšanās spēks no ārpus. Tā es varētu tā spekulēt, tā varētu būt. Un tā arī parasti, ja nav šis, jo, ka tie pievilkšanās spēks ar mēnesi un zemi izlīdzina, ja padara to, ka zemi vienkārši griezās mierīgāk ap to ārstu. Un ja nebūtu tas iespējams, kad viņi vairāk kustētos tā pa kreisi, pa labi, nebūtu tāda mierveidīga tā iešana. Bet tās ir tikai spekulācijas. Vai varētu būt, ka mēnesis ir mākslīgais zemes pabužums ievadīt? Mēnesis kā mākslīgais zemes pabužums ir iespējams. Lūdzu, vēl vienreiz? Te vai pastāv iespēja, ka mēnesis varētu būt mākslīgais zemes pabužums? Ka mēnesis varētu būt mākslīgs zemes pabužums? Jā, uztaisīts. Uztaisīts? Jā. Ar kurš viņi būtu uztaisīts? Nu, ir tāds teorijas, lai tā planēta, kas ir Zemē Saules otrā pusē, to Zemes āsi, tā ir mazliet lielāka, un lai lūk, viņas nesaspietos, ir uztaisīts mēnesis. Nu, tāds, jā, protams, tāds, es pamēģināšu atbildēt. Jā, jo es neko nesaprātu, vienkārši skaņasiņā. Par to otru planētu ir tā, ka, tad viņi ļoti labi jāslēp. Viņi tā kā ir Saules. Jā, bet saprotiet, ir kosmosa kuģi, kas to otro pusi fotografē katru dienu, ik pēc 15 sekundēm tā ir bilde. Kā viņi noslēp? Tad vienīgais tas, ja kāds tās bildes ir slēpts katru un dzēš ārā viņu otru planētu. Tad jā, bet tur nav tā ir automātiska sistēma, kā tā bilde atnāk uz Zemi, viņi tiek ielikt online, jo dabūtu apskatīties. To otro pusi vairs nevar noslēgt. Nav tāds tā. Kādreiz tas bija pēc kosmosa kuģi un satelīti vēl nebija un neviens to otru pusi tiešām neturpēja. Šobrīd otro pusi fotografē uz Zemes. Tas films jau prātās tieši tagad. Jā, kad ir Ir vēl kāds jautājums? Ja ne, tad es varētu teikt paldies. Varbūt var mazliet kaut komentāru par zemes un mēnesi. Arī jautājumu nav? Es saprotu, Cik viņi ir gadi, apmēram varētu būt tas, ka radās tieši mēnesis. Tev ir, tu vari pastāstīt par mēnesi rašanos? Ko tu teici, lūdzu? Par mēnesi rašanos, teorijas. Ir, man liekas, ok, es jau esmu ģeogrāfa vairāk un mazāk par tieši debesu objektiem, bet ir 3 teorijas, kā mēnesis radies, ko pagaidām izstāst. Vēl joprojām nav tāda viena teorija, kur visiem tic, bet man liekas, tā teorija, kura ir visticamākā, ko tagad uzskatīja, kad pirms tiem 4 tas viens dzelzs palika Zemē, un tādēļ ir Zemē tas dzelzs kodols veidojies, un tas gabals, kas izkrist ārā no tās iepriekšējās mūsu Zemes, tas, kas par mēnesi veidoja, tā bija tikai no virsmas, kur tas dzelzs nebija. Un tādēļ mēnesī nav dzelzs, tāpēc tas blīvums ir ļoti mazs. Tā ir tā pēdējā teorija, ko es zinu, ko tagad vairāk par visticamāko uzskatu. Jā, bet vēl joprojām pastāv tikai teorijas, jo to neviens nevar īsti. Vienkārši tur tāda vieta teorija, ko saka, jā, tā ir bijis. Tā. Nu jā, tā ir tā ticamākā. To es arī dzirdēju. Jā, ir vairāks, protams, jā, bet šī tiešām šobrīd tā ir populāra. Vēl kādi jautājumi? Laikam jautājumu nav, tad mēs tev sakam baigo paldies. Es saku arī paldies, es ceru, ka varēju kaut ko saprast, un tad, kad lai cilvēkiem palikās vairāk skaidrs par tām sistēmām, ko es stāstīju. Jā, paldies tev. Jā.